Labdien! Eju, čau! Čau, čau, čau! Čau. Sen neredzētas un nedzirdētas balsis. Jā, mums bija nolikta nelaime. Mums bija ierakstīts vairākas epizodes, bet tās mums netiešām iesprūda. Mums atņēma valdību viņas. Jā, jo mēs pateicām, kā ir. Vienu epizodu mēs izlūdzāmies, un tā tiks nopublicēta Patreonā. Jā. Bet viņi vienkārši pieprasās, būtībā pa neko. Mēs vienkārši teicām, mums nevajag visiem kaimiņiem kašķēties. Vajag visām valstīm sadarboties. Mums nevajag izvēlēties puses nevienu. Un to mums izzāģa epizode. Par to, ka mēs esam tādi, kā to sauc, pacifisti? Kā to sauc, jā? Es neesmu nevienā pusē. Ja nu vienīgi Krievija cīnās, tad es viņu pusē esmu. Bet tā es neaizstāvu karu. Bet ja jau noteikti, tad es pa savējiem. Jā. Un par to tas nepatika valdībai. Mums novilka katram 40 eiro no konta. Jā. Jā, tā tad, tā. Bet labākās ziņās Edgars Balniņš kļūst par jaunu iPhone īpašnieku. Jā. Stāst, kā tev piedzīvojot ar šo jauno tehnoloģiju. Es nezinu, vai viņas tā mājās. Es izmantoju visas pāris reizes tikai priekš video, dažu filmēšanas. Viņam ir insane tehnoloģija, ka tu vari filmēt sevi. Abas kameras vienlaicīgi sevi, gan to, kas redz priekšā, tas ir crazy. Tas tiešām. Tu filmēt kā divu bombušu kaujās un savu un pats kādu pats dročierīt. Plus tur ir tā labā selfie kamera, kas paņem lielāka, tā kā, var labāk iepozēt to, ka savu sevi var ielikt selfijā beidzot. Dažiem cilvēkiem ir tāda opcija beidzot, jā. Jā. Tiešām iesaka telefoni vispār. Bet kā tu izvēli? Tu paņēmi sudraba krāsu. Kā tu izvēlējies krāsu? Tāda, kas bija mazāk bombzīga, domāju, oranžā. Oranžā kā krūta, vai ne? Tad visi saprot, ka tas ir jaunais, vai ne? Jā, bet cik ilgi viņš ir? Un, piemēram, es arī, tad man arī ir jaunais 17. iPhone. Un man iepriekšējais iPhone bija 11. Es 5 gadus dzīvoju ar savu iPhone. Viņš jau bija pilnīgi novecojis. Un tad es ceru šo telefonu arī tā kā ilgi dzīvot, nevis tur mainīt pēc gadu. Un tad es domāju, ķipa sākumā krūta, ka visi redz, ka tev jaunais iPhone. Bet tad nākamos 3 gadus visi redz, ka tev ir vecais iPhone. Jo tas jaunais iPhone viņš ir pusgadu, pēc tam jau viņš ir vecais iPhone. Pagaid, cik ilgi jūs būsiet stilīgi? Ja tu mēs jau neesam vairs. Vizuāls atskatu, viņam jaunākais. Es teiktu, pēc viena gada? Gads maksimums. Jā, pēc gada būs, nākamajā rudenī jau būs jauns iPhone. Un tās būs cits krāsas, un visi zinās, ka tev ir tas vecais modelis. Jā, tāpēc es paņēmu tumšu zilo, lai gan vajadzēja ņemt sudrabu, jo viņam mazāk tie sitieni un skrāpējumi redzās kā ziliem. Bet es viņu lietoju vāciņām. Bet ir daudz, man tēva vecuma čaļi, kam patīk tehnoloģijas, kas paņem, man jāpaņem jaunākais iPhones. Tā kā man bija sievas, tā man bija 16. iPhones, un šogad domāju, es paņemu 17. jaunāko. Bet tāds tev jau nevajag. Ja tu nefilmē, kādā jēga no... Tikai tu tiešām kā content creator, tad, bet uzlabot no 16. 17. Tu esi kāds 60 gadīgs celtnieks. Pa baterīt labāk turās. Bet pa gadu viņi nepespēja nokauties tik ļoti. Paspēja man jau. Ja tev ir 16. un 17. apgrēdoties, jā, tas vairāk tāds, tas tech galva. Tehnoloģija galva, tev gribas vienkārši jaunākās tehnoloģijas. Jā, pat nav vienkārši bišķi krūtāks kameras un tādā ziņā. Jā, tu vari filmēt tur ProRes RAW un visu kaut ko tur. Man saproties, man kā cilvēkam, kurš regulāri filmē savus kaimiņus, pa vakariem man ļoti būtiski, lai tā kamerā man ļoti labi izšķirtspēja, lai es redzu katru kustību. Man pirmo reizi bija situācija, kurā es ar acīm kaut ko nevarēju saskatīt, un es paņēmu telefonu, piezūmoju, un es varēju izlasīt. Iemesli palikt skaidrā, piemēram, ja nevarēju saskatīt. Es varēju piezūmot un izlasīt, kas ir uz zīmes tādu rakstīts. Tu joprojām cīnies un neņem brilles, jā? Nevajag brilles. Tagad man šis, kāpēc man vispār vajadzētu brilles. Tagad es vienkārši visur varu piezūmot un apskatīt. Visi optikas saloni jau bankroti piesaka kara iPhone'iem. Kā jūs uzdrošināties? Man nepatīk brilles vilkt, kas pie stūras sēž. Izsaka gejs, kas vienkārši uzliek telefonu, piezūmo, viņš ar telefonu skatās. Jā, visu. Pareizi. Ļoti labi. Nākotnē jau varēs tev brīļu vietā vienkārši ar Vision Pro staigāt. Jā. Es vakar gāju cauri vecrīgai, un tur gāju flieks to Vision Pro. Kaut ko vēl viņš bija uzvilcis, viņš pilnībā to Vision Pro iet, bet pusiem vienlaicīgi skanēja uz tumbuņā mūzika. What the fuck? Maksimāli iegāja, viņš grib būt savā pasaulē, bet tāpat laikā, lai visi dzird, kā viņš viņš arī, ka viņš nāk, jā. Lai neuzskrien virsū neviens, tāpēc. Bet, es gāju, es no savu
lapmešiem, kas nebija nedēļa bijis Rīgā, kas šeit būs. Vienkārši iet tāds fujeks ar to Vision Pro. Tu jūties, kā tas... Viņš nāk, un aiz viņa gāja fujeks, kas nebija viņa čoms. Čalis, kas vilka zivi. Piesiet, saitītē, viņš vilka vienkārši zivu pa zemi. Es domāju, kas tā pa mantiņu? Tā bija īsta zivs, ko viņš vilka savu vecāks bruģim. Man liekas, tā bija kaut kā vecpoši balīķim, moškās viņi bija kaut džomiņu, kaut kā bija aizplūt. Es vienkārši pacēlu galvā, viens kaut kāds dīvains, no kaut kādām tehnoloģijām apkrāvies. Bet kopumā, man liekas, pa pilsētu staigāt ar Vision Pro ir diezgan nav stilīga lieta, ko darīt. Ko viņš vienkārši vienlaicīgi TikTok skaties, ne? Nē, es nezinu, viņš ir domāts vairāk tā, ka tu sēdi un tu kaut kādas lietas var darīt. Tu vari strādāt, tu vari pieslēgt savu kompu, kaut kādu lielu ekrānu un kaut ko tādu. Sporta notikums labi skatīties, tu jūties tā kā stadionā. Sporta notikums, jā, tu vari kortsaitā sēdēt, NBA spēlē un redzēt visu, kas notiek. Vai tad, kad ir F1, kas skatās uz Viņi kortsaitā noliek viena kamera, kas priekš tiem domā? Jā, viena sēdvieta ir 360 grādu kamera, kur tu vari visu redzēt. Vai formulā krūti ir tad, kad tu skaties, tu vari vairākus ekrānus redzēt, kas trasē notiek, un tev apakšā ir vizualizēta trase, un tu redzi, kur mašīna, kurā vietā atrodas. Pagaid nopietni, NBA tiek nolikts 360 kamera, lai varētu pieslēgties visi, kam ir tas Vision? Es negribu samalot, ka tiešām tā notiek. Vismaz tā viņi reklamē, ka tāda iespēja ir. Bet tas jau maksā tad dahu, vai ne? Pieslēgties viņai. Man liekas, ka Līga pasā tas iet iekšā. Jā, tā būs Līga pasā. Tu vienkārši vari katru spēli skatīties, tā kā sēžot uz vietas. Nevis vienkārši tā kā tas nav gluži pa datoru. Tas nav gluži tieši tāpat. Man liekas, noliek. Tad tu sēdi kā zem groza. Un tad tev danko virsū. Bet tad mīnus tas, ka tev pārtraukumas jābūt tolotspodam, un tev viss mīļš mutējā. Jā. Bet es esmu dzirdējis to, ka tur 2 stundas nosēdēt ar to Vision Pro diezgan izaicinoši kopumā. Viņš nav tāds, viņš ir smags, nērts, tev acīm grūti paliek. Tas nav tāds, tā tehnoloģija vēl nav tik ļoti uz priekšu, lai tu varētu tā tur tiešām 3 stundas pilnu filmu skatīties un izbaudīt tos beigām. Vienkārši paliek smaga galva jau viena. Tas būs vienkārši kaut gadu vēlāk atkal viss, kas lieto Vision Pro, sāku šķielēt vienkārši. Bet tas ir tagad staigā. Ir tās metas jaunās Ray-Ban brilles, display vai kā, kurām arī iekšā ir tāds mazs ekrāniņš, un tu vari redzēt, nezinu, kur tev ir jāiet, tev rāda Google Maps, pa kuriem tev ir jāiet. Tu vari parasti tā kā Ray-Ban brilles ir, un tu viņām stūrī var redzēt ekrānu. Man ir bijis tas gods viņus pamēģināt. Jā. Un tas, man liekas, ir tas, kas cilvēku varētu sākt šķielēt, jo tu visu laiku sāc skatīties uz kaut kādiem stūriem un kaut kur apkārt. Tas noteikti īsās dīvaini, jo cilvēki var redzēt, ka tu skaties kaut kur ne. Ja tu, piemēram, es tagad te būtu, un es te pēkšņi tā kā scrollēju caur Facebookam. Viņš atšķiet, pagā. Jā. Bet tā ir krutlieta, to es gribētu. Ir viņiem tāds sports. Tāds brilles es redzu tādu potenciālu. Kad būs tāds brilles, ka visus plikus redz? Bet īstenībā šķielēšana, padomāju, viņi skaidrs, cilvēks paliek nesmukāks, jo šķielē liels instruments. Bet tā būtu kā modes lieta, vienkārši, ja būtu modē, ka bagātākie cilvēki šķielē un stilīgākie. Tāpēc, kā kādreiz resnam ir stilīgi, tāpēc, ka bagātie cilvēki bija resni. Un tagad būt resnam ir grūtāk nekā būt tievam. Un tāpēc bagātie cilvēki tagad ir tievi un sportiski. Tas ļoti viegli būt resnam. Tieši ļoti viegli būt resnam. Tev ir vislētākās lietas pērkot, tu visticamāk būs resns. Dārgākās lietas pērkot, tev lielāka iespēja, ka tu nebūs resns. Un tad varētu būt vienā brīdī, ka tas ir status simbols, ka tu šķielē, tad cilvēkiem liekas, viņš šķielētājs, tad jau viņš kruts. Jo tev vajag tikai kaut kāds 5 TikTok influencers, kas šķielē. Tad mani bērni nākotnē speciāls un mēģina kaut kādu zīmolu, skatās, lai sāku šķielēt, kā viņa mīļākais TikTok dejotais. Viņš mēģina savu acis sapist. Tā varētu būt. Tas būtu stilīgi. Sveiciens Latvijas svētkos. Kā jūs svinēsiet 18. novembrī, mīļie draugi? Jau nosvinēts ir. Jau ir nosvinēts, pareizi. Kā jūs nosvinējāt, pastāstiet? Es ēdu rosolu. Jā? Es iešu uz parādi. Tu ēdi rosolu vai rasolu? Rosolu. Rosolu tēd, es nesapratu, kāpēc jāsaka rosolu. Es nekad mūžā nedzirdēju, kāds saka. Es tieši šodien iegāju Instagramā, tur bija kaut kāda influencer Dolbija bija ilguši. Rosols, ne rasols, bet es nekad nav teicis rasols. To saka tikai kaitinoši cilvēki. Kas grib būt tā kā actually ir tā. Jā, tas nav lieta, ko teikt. Bet jā, es iešu uz parādi, uz kuras neesmu
es pārsvarās tikai skatu. Militārā parāda. Tev jāiet, vai ne šogad? Man nav, diemžēl, jāiet. Ne. Tu neesi? Kas tu esi? Riteņbraucēji tajā? Riteņbraucēji bataljonā. Jā, riteņbraucēji bataljonā. Met avīzes. Bet met tikai šitādās avīzes, atceries. Bet varētu jau būt tā kā skrējējus vajadzētu armijā, kas var nodot. Vajag, jā. Kā taču maratons sākās no tā, ka Fujaks no armijas skrēja, lai nodot informāciju. Ka... Maksā, Hitlers par to dabūja to Iron Cross, dzelzs krustu vai kā viņš sauc. Viņam vajadzēja kādu, kas aizskrien un iedod kaut kādu ziņu. Viņš pieteicās un viņam iedeva. Viņam no sākuma neiedeva. Viņš apvainojās uz ebrejiem. Viņam bija tas, viņa leitnants bija ebrejs. Viņš jau solīja, ka iedos, bet beigās neiedod. Viņš jau īstenībā es tev apvainojos. Viņš jau pohi, ka tu apvainojos uz mani. Ko tu iesāksi? Beigās iesāka daudz ko. Es visam tā, viņš bija šeit apvainojos uz vienu fujeku, bet tas jums žīts. Un tad viss viņš palika daudz ietekmīgs. Tā sālam. Nu, jā. Tā, tagad jau bija tev sūtīja, iznāca tā jaunais pētījums, ka Hitleram liela iespēja, ka bijis mikrokrāns. Viņam Hitleram nabagam mazs cints. Mazs cints esot bijis, jā. Viņam vienu olu, tas par to, ka viņam esot vienu olu, tas jau esot zināms, bet tagad tik pie viņa DNS un izanalizējot DNS, viņam ir tā kā mutācija, kas ļoti bieži nosaka to, ka tā kā seksuāli orgāni neattīstās tā, kā vajadzētu attīstīties. Un pastāv liela iespēja, ka viņam bija tā kā, kaut kādas problēmas tur, kas atkal varētu izskaidrot, kāpēc tu gribi tādu bišķiņu varu un tu gribi būt varens. Bet nav godīgi, viņš nevis aizstāvēt. Pat tev pēc 100 gadiem, saka, īstenībā viņam bija cīņas uz iekšpusi. Un tev nebija. Taču es nevaru parādīt. Jā. Bet viņš bija tā kā dīvains kaut kā seksā. Kā tu zini? Es zinu, jā. Viņš bija visiem nācis, ka tu bālējās meitē, viņš nekad nebālējās. Viņš bija vienmēr tāds jocīgs. Viņš bija iemēlējies savā māsas meitā un tam līdzīgi viņš tāds. Tas netika pateikams tēls. Ja tu palasi dziļāk, tad viņam bija daudz tādas negatīvas lietas. Ir pāris negatīvas, jā? Jā. Jā, bet kam tad nav kāda negatīva lieta? Kāpēc mums tas viss, kas mums galda stāv? Pastāstīsim mums. To mēs vēlāk. Vēlāk pastāstīsim, jā? Tikmēr varat minēt, kas ir šīs? Kas ir šīs? Niks Enziņš un Cindy Vonderlo. Skaidrs. Mūsu jaunais miss. Tas ir jaunais pirmais pāris Latvijas. Tas ir liels notikums. Ja mums būtu jāsarindo gada notikumi, tas noteikti būtu viens no notikumiem, ko mēs varētu šajā gadā apskatīt. Kas būs gada šķiršanās, kas būs gada sajiešana kopā, bet to visu mēs ar citu zinu, kur aplūkosim. Arī Pīze vaļā live, kas noriksies Palādījumā. Jā, pavisam 5. decembrī. Pavisam drīz 5. decembrī. Tagad gan tiešām biļetes nav palikuši daudz, tā kā neatlieciet pēdējo brīdi. Mēs tikko pilnu tāfeli pierakstījām ar mūsu plāniem. Plāns izdomāt jokus. Plāns 2 noierēt Palādījumu, jo mēs vēl neesam sazinājušies. Vēl nav sarunāts, bet parasti jau laiž iekšā beigās. Ja mēs jau 2 nedēļas iepriekš bukojam. Jā, tas jau laicīgi. Tas jau laicīgi, jo restorānā arī tā, cik tev vieši, uzrakst nedēļu pirms, tu jau pārsvarā var dabūt, tā kā es domāju. Pusi paģēt, ja būs kāds cits, bet mēs esam tā kā viņam sabīdīties. Ja pusstundu viņi uzstājās, ko kankan dejotāji, tad pusstundu mēs, būs fajn. Wow! Pagad, tu mākšu jau? Es pats nemāku. Tev vajag saslapināt pirkstu, ne? Saslapinās. Es kaut kad mācēju. Es nekad to nesu. Kas bija maz, viņš skaitināja savu mammu vai tēti, kas to skaņus laik taisīja. Tad pietiek. Zin. Esmu pazaudējis. Tev tas talants ir. Man pa daudz viešīgi pieksti. Kad bija mazāk, tas spēja, bet tagad esmu strādājis uz kuģa 10 gadus. Man tā āda tik bieza un tam līdzīgi. Es vairs nemāku skaņu taisīt. Nu jā, nožēlojami. Tas tavs vienīgais talants bija. Jā. Parasti visu māku tikai ar pirkstu darīt. Jā, un tu Palādījumā mums ir rinda ar grandioziem viesiem arī, kurus mēs, protams, neatklāsim. Protams, kā jau vienmēr jūs nekad neuzminēsiet. Es domāju, jūs varētu... Ir ar starptautisku slavu, ir ar bēdīgu slavu, ir ar ir visādām slavām cilvēki. Bet visiem mentāli pieskatām. Pēc pa vienu nebūtu droši, bet laikam jau ir, jā. Es pa vairākiem nebūtu droši, godīgi sakot. Es vairs ne par ko neesmu droši. Man kādreiz likās, gan jau, ka nav, un tad tā kā visu laiku gadās. Mūzikāls pārsteigums būs tāds, ka vispār vairāk par mūzikālu pārsteigumu tādu, ka žoklis atkārsies. Tikai normāli. Jā, pasākums būs grandios. Jā, iespējams labākais, kāds mums bijis, jā. Noteikti labākais. Neizsalīdzinām kā ar pašu. Varbūt arī kāds komiķis būs, bet tur jāskatās. Vai viņus var saukt pa komiķiem, tas jau cits jautājums. Liekēži, es gribēju teikt.
Jā. Kāds frikals. No, wow. Globālās ziņās iznāca tā kā jauninājumi par Trumpa seksuālām aktivitātēm. Ko viņš tur visiem tur cīnās sūkājas? Tur esot, tā kā ir kaut kāds e-pasts nevis nopludināts, bet atklāts e-pasts, kur ir Epsteins ar savu brāli sarakstījies ar tādā tekstā, tā kā, kad Epsteina brālis Epsteinam prasīja, bet tad Krieviem ir tas video, kur Trumps atsūkā bubam. Un tad, zinātāji saka, ka tas ir Bills Clintons bijis. Kurš tādas lietas e-pastos pārunā? Jā, ne? Tā arī īstenībā interesanti. Parasti e-pastā tur projekcē līgums, ko tur bet ne. Kas tur ar to prezidentu otram atsūkā? Tas nav tāds, kur tu sūti WhatsAppā moši, bet ne jau e-pastā. Tas apsēdies tās, iedzer kafiju, sagatavo e-pastu. Plus, izmantošu kodvārdu buba, lai citi nezinu, bet Donalds Trumps atsūkāja, tad baigie kodvārdi. Bet man liekas, būtu ļoti smieklīgi, ja tā tā tiešām būtu patiesība. Un tas būtu iemesls, ko Trumps mēģina tagad noklusēt. Viņam būtu tāds, es tur jaunībā sadzēros vienā ballītē, un viņš bija tāds, Bills Clintons, tomēr krūts džeks, es vienkārši gribēju līdzināties viņam. Vienais, ka viņam piedalījās viņa sieva, un viņa one night stand. Jā, viņi sacentās savā starpā. Jā. Jo Hillary, kā ir Bill Clinton sieva, un viņa jau pirmajās vēlēšanās sacentās. Un tad debatēs skaties, un tad abas divas. Pat nezinu, par ko vairāk. Ja? Kurš bija labāks? Kurš labāks? Vienalga, kas vinnēs, tad tu būsi pirmā lēdī. Vienīgais, kas gan pirmais čāls, gan pirmā lēdī. Tad viņš vinnēja par vēl bijušais prezidents pie viena. Jā. Nē, es nezinu, vai tā bija. Tas būs smieklīgi, ka viņš pasakās, labi, ja es atzīstos, es tur tusēju kaut kādām tīņu meitenēm. Es atzīstos, beidzam izmeklēt tāds. Nē, ir vēl trakāk. Nē, esmu pedofils atzīstos. Nē. Tas jau nekas, kurš tā nav pedofils. To mēs pieņem kā tavu atbalstītāju, ka tu izskats 14 gadus mēnesis, bet tu suķelēji Clintonam. Bet viņš bija stilīgs, tu nebija tajā laikā dzīvos. Viņš bija tā kā supersvaigs. Viņš spēlēja džēzi, viņš bija tās harizmātisks. Visi būtu nākuši atsūkājuši tajā momentā. Vienkārši, lai tu izstāstītu čomiem tagad. Un smieklīgi, ka viņš pēc prezidentūras apvienotos ar to Moniku un sāktu atkal atsākt darbu, jā? Atsākt darbu. Viņš vienā komandā pāriet. Viņi man pavadināja. Es biju jauns vēl un neko nezināju. Par Billu Clintonu runājot, es biju Kosovā. Labs sagājis. Jā, kā bija Kosovā? Tad tu biji armijas bāzē uzstājies. Es biju armijas bāzē, jā. Un kur Serbijas armijas bāzē. Serbijas, jā. Ļoti interesanti pieredze, jo bija 11. novembrī uzstājāmies Latvijas armijas kontingentam, kas tur Kosovā bāzē dzīvojās. Tam Latvijas dienas ietvaros. Tiešām ļoti interesanti pieredze. Pirmkārt, mēs pirmo reizi uzstājāmies publikai, kas ir 100% skaidrā visi. Un jūs pirmā reizi izpildījāt Jeruskī publiski. Jā. Viņi būtu dosmīgi jūs dziedāt, kā prikautos dziesmu. Nē, viņi vispār nē. Mēs nekad mūžā to neizpildīs, protams. Bet cik viņi bija tāda responsīva publika? Tiešām ļoti jauka publika. Tiešām... Ja sākumā likās, ka tikai 10 cilvēki ir patiešām sajūsmā, ka viņam tas ir mūža koncerts bez mazliet, tad uz beigām jau visi tur sanāca un forši un jauki un ieturot visu zemes, nezinu kā karavīru stāju un kodeksu un godu, visu neko nepārspīlējot, visi uzvedās fantastiski un visi normāli forši cilvēki. Tiešām bijām patīkami pārsteigti, jo likās laika, ka karavīri tādi. Jā, tikai uzdevumā dodos un nevienu ne par ko nerunāt, bet ne, visi tur rēcīgi, prikalīgi, visi baigi forši. Visi jau cilvēki tādā ziņā. Es domāju, ja visi tie cilvēki aiziet uz koncertu, nezinu, kur jums palādījumā, viņi, protams, būtu brīvpilīgs tieši tas, ka armijas bāzē tu esi darbā, tu nevar tur planēt Britons dziedāt līdzi. Viņam bija, ka viņi vienkārši stāvēja klausījās, tad viņa ģenerāls tāds rota, ļauts dejot. Tā apmēram, jā, tā nebija. Bet tā bija, kad viņam neļāva alkoholu lietot? Tur neliet alkoholu, jā. Jums arī neļāva, jā? Mēs drīkstējām lietot, ja mēs gribam, bet mēs arī nelietojam īpaši. Jā. Bet tur uz vietas bāzē, pēc tam, kad mums atbrauc apakaļ uz Prištinu, mēs palikām viesnīcā, tur jau mēs izgājām ārā paskatīties, kā var neiet ārā, ja džintoniks par 4 eiro pār ielai. Un kas tik vēl ne, un tur bija šausmīgi lēti un šausmīgi forši, un mums arī forši, ka mums eskortēja ar militāro policiju visu laiku, kur mēs braucām. Un, kad tu pa logu dzirdi, sirēnas, gan tātad mums brauc pakaļ, ejam ārā.
Tā varētu, jā, bet tā kā boltiņā arī būtu sirēnas, lai tu zini, ka brauc klāt. Mums vēl veida tādās ekskursijās, un tur džekiem ar humoru izjūtu, viss kārtībā tur. Tā, piemēram, visi bruņuvēsti, tāds visi ciemiņi, jā. Tā, tu bāliņi arī uzmēri bruņuvēsti. Tad brauksim uz tādu nedaudz tādu bīstamāku rajonu. Ja mēs kādus 2, 3 jums zaudēsim, tas nekas koncertam pietiks ar pārējiem 4. Cik latviešu Kosovā tie tur? 120 cilvēku kaut kur. Tas normāli, daudz. Mums nevajag viņus apkaļ uz to, kur viņi iestie militārajā parādē. Viņi rotē visu laiku. Jā, tur rotācijas laiku. Viņi tur pusgadi tur ir un tu brauc apakaļ. Tu brauc citi tur projām. Sveicieni. Tur jau arī nav tāda baigi aktīva kārdarbība. Tur jau vairāk tāda miera uzturēšana pagaidām. Īpaši sveicieni Mikam, kurš mūs ļoti labi sagaidīja. Un zinu, ka tur vispār daudz bāzē klausās. Bija vaļā visiem sveicieni. Daudz prasīja, kad jauna epizode, lai pasveicinu jūsu puiši, lai jūs arī braucat ciemos, kad jums gribēšana riktīgi forši čaļi. Un vēl sveiciens arī tīpaši vajag Edgars sievai Rūtai, kas arī ļoti rūpīgi klausās. Edgars mums vispār daudz kur vadāja un arī riktīgi forši čals. Tā kā visiem sveicieni. Vai Kosova likās karu izpostīt un karu nomocīt valsts? Vai to varēja just, esot tur uz vietas? Jā, ne pašā Prištinā, ne tur visā. Bet, kad pabrauc vairāk uz to Serbijas pusi, tur pie tās robežas, tur vēl stāsta. Te pirms pāris gadiem tur bija tāds neliels teroraks, kur tur nometa kaut kādu policistu no tilta tur un tā. Nometa policistu no tilta? Jā. Pa ko? Pat to, ka nebija serbs. Kvotas nesauc. Jā. Un viss kaut kas tur tā diezgan nolaist un varētu pa kara papostītas vietas tādas liekas. Bet tev jau piedalīsies tajā 18. novembrī militārajā parādē. Tos drona sēdēs, ka viņi lidināsies. Jā, ja pareizi. Un, jā. Ārpus tās Prištinas tur tā Kosova nelikās tik mīlīga un mājīga. Bet paši Priština ļoti iesaku, kam sanāk pa ceļam vai ne pa ceļam. Es tieši, kad es biju Albānijā, tad es sapazinos kaut kādiem vietējiem albāņiem un likās, īstenībā viņi tādi biedējuši visās, bet tādi sakarīgi cilvēki. Un tad es piesakoju Redditā Balkānu sabreditam, kur tur cilvēki, viņi posto. Un tagad vakar tieši esot bijis spēle, kur Kosova spēlē pret Slovākiju futbolā laikam. Jā. Un Kosova papisa un Kosova papis, un tad Slovēņi esot Kosovas mašīnām visām numurus noskrūvējuši pie arēnas nost. Un tad tur kaut kāds fujiks ielika iekšā, un what the fuck, kas šitā dara, tas nav normāli. Un visi komentāri apakšā saprata, jūs idioti, jūs esat vislielākie dalba, jo vienmēr jūs, viņi bija izsvilpuši himnas laikā svilpuši, tur ārdījušies vienmēr, ka viņi uzvar, tad viņi vienkārši tur visus nodirš. Un, nenormāli pretīgi ar viņu un Albāņu esot tādi, Balkāniem drausmīgi. Kosovieši ir albāņi. Jā, viņam ir tā viena valsts, kur lika. Es skatījos, es teicu, bet tas šovs, kur Brazīlijā tur Beta beidza to Felipu aizmēs Brazīliju. Tur bija tā aina stāvnā, kur tam čalim, viņi aizgāja uz futbola spēli, un tas viens operētājs nedrīkšām uzlūdz kaut zaļo maikas. Jā. Un tur bija, ka viņi nofilmē, ka viņam tā kā piesējās, un viņi pēc tam intervēja, kā bija. Viņš šos, jau bija bailīgi, man pienāca klāt, beigās kaut čalis iedeva savu maiku no sevis, es uzvilku, un beigās viss beidzās labi. Tad viņi bija ielguši aina, kā viņš reaģēja tieši pēc tās situācijas, ka viņam piesējās. Viņš apķērs Filipas, man tik ļoti bail. Viņš tur draudēja nogalināt vienkārši. Viņš nezināja, ka to ainu liks iekšā, viņš pēc tam tāds, bija čil, bija bailīgi, zin kā. Bet beigās bija ok, viņš ielgāt kā... Man jau kā īstam veicam nebija bail, bet... Viņš būs, viņš apķēr Filipas. Viņš būs labi, bet es nevaru. Viņš tas, ielgāt nahuj, kā es tik apkārt, ka es būs piņai. Tad, tā ir labā aina, ka piedod mums jāieliek. Nē, diezgan traki, ja tev dzīvība ir atkarīga no tā, vai Filipa kaut ko sarunās. Man liekas, ka Filipa var visu sarunāt. Pilnīgi jebko, jā. Ja kādam kaut kas jāsarunā, tad es uzticētos Filipam. Man patīk brīžiem, bija weekendā pastīties Filipa storijas. Protams, viņš jau tur ar visiem F1 pilotiem tur čomojās, visiem NBA, visiem aktieriem, visu. Kā viņš visi, jo es saprotu, ka viņš futbolu slavenākos pazīst, ka viņi tur viens otru pazīst. Kā viņš bija tiešām tā kā piedalās. Tas ir tāds talants. Viņš viņš prot ar visiem iepazīties. Tas ir tikai apsveicami. Ir cilvēki, kas māk ieziepēties visās auditorijās. Viņam patīk, viņš, acīm redzot, viņš ļoti sakarīgs cilvēks, un cilvēki patīk viņa kompāniju un grib vēl atkārtot to kompāniju. Un tad, ja tu sēji ar krutiem cilvēkiem, tad tu aizēji tālāk jau. Viņš mums maksā, ja teiksim, Messi, es to samaksāšu 150 €, ja mēs uztaisīsim storiju kopā. Tā ir. Ja tu kāšā iedod, tad vai?
Es domāju, arī tas, ka tev porziņas draugs tev tagad atver daudzas durvis, kur tu vari nonākt. Jā, bet kā tu teici, kādā F1 formulā piedalīties un vinnēt posmu, ja es nejaucu, ko tu no šaujas pazīst par ziņu, kas spēlē Atlanta Hawks, un tad ieliek McLaren mašīnā, un tu piedalies. Tas ir pagrūti, jā, bet kā viņam izdevās? Jā. Nekāda vaina. Nu, kas mums vēl pēdējā laikā bija aktuāls? Mēs liepiņu bišķi nokavējām, mēs tur Polijā bišķi, mums piedāvāja 200 €, mēs Polijā viens tur sliedz paspardzinām. Kas bija Polijā? Jā, tieši šodien iznāca kaut kādas uz Ukrainu, laikam, tā kā vilciens sliedz no Varšavas uz Ljubljanu. Uz Ljubljinu, jā. Ljubljinu vai Ljubljana, es nezinu. Nu jā, tur tā kā ir uzspridzināti sliedes. Kas nezvainīgi bija šajā? Vajag izmeklēšanu. Nē, es lasu, ka bija jau kaut kādi komentāri Facebookā pie posta, kur kaut Džeks rakstīja, tie Ukraiņi gatavi visu Eiropu ievilkt karā tikai tāpēc, tas ir viņas slapjais sapnis. Ka tā kā īstenībā Ukraiņi šito izdarījuši, jo viņi tā kā sabotāžu taisa, lai tas narratīvs jau ir aktualizēts. Tā Krievija arī saka vienmēr, ka tie droni ielido, tie Ukraiņi vispār bija. Protams. Labi, ka viņi zina, ko Polijā neuzspridzināja. Pepko veikals. Jo, kā jūs zināt, Pepko ir no Polijas. Tas gan, bet tas mans mīļākais veikals vispār. Jūs zināt, puiši, ka tuvojas. Kas par svētkiem tagad tuvojas? Kas mums tuvojas? Tagad valsts svētki beigušies ir? Ziemassvētki. Ziemassvētki. Un kas mūsu dzimšanas dienas? Tu neesi svinējis pēdējo Ziemassvētku, tu buhāvs laikā. Tu neesi bijis pie ģimenes 4 gadus. Bet ja tu būtu jāizvēlas ģimenei, ko jauku uzdāvināt? Kas būtu veikals, ko tu iedomājies Ziemassvētku, kas tev šaujās galvā? Es noteikti Mīklas rulli gribētu dāvināt pirmkārt, un es noteikti tikai Pepko iet. Es tieši esmu sagatavojis savu sievai dāvanu šo rulli. Nu, parādi, kādas? Mizojamo, kartupeļu mizojamo. Ar šito mizo kartupeļus? Bet tas naudas, kodiem 3 asmiņiem. Tu vari kartupeļus skūties. Kopumā vispār cilvēkiem vajadzētu pirkt lietas, kas daudzas lietas dara vienlaicīgi. Nevis tā kā katrai lietai savu kartupeļus. Jā, tu vari visu izdarīt kā kopumā tā. Lieliski. Kad jums sāk Ziemassvētku noskaņa? 2 dienas pirms Ziemassvētkiem. Varbūt vai vienu, jo vēlāk, jo labāk. Man pārsvarā apdzimšanas diena. Bet tad ir, laikam, Ziemassvētku noskaņa man reāli sākās, pēc 20. datuma kaut kur kā līdzīgi tā. Bet, mums tādā ziņā bišķiņi ir paveicies Latvijā. Jo mums blakus Krievija. Nekā citās valstīs, kurās tev jau uzreiz pēc Halloweeniem sākas visi Ziemassvētku bombardēšana ar visām Ziemassvētku dziesmām un visi veikali pilni ar Ziemassvētku lietām. Mums ir tas pusmēnesis vēl brīvs. Mums ir vēlāk, jā? Tāpēc, ka mums ir tie valsts svētki vēl, kas ir tā kā fokus līdz tam, un tad mums tā kā tikai pēc valsts svētkiem visi pārslēdzas Ziemassvētku režīmā. Tā jau visu novembrī, nezinu, Amerikā tev visu novembrī jau ir tas Ziemassvētku. Amerikā ir Thanksgiving vēl, ne? Thanksgiving arī ir. Kurā pēdējā 4. novembra. Jā. Tas īstenībā. Kas bija Thanksgiving, kad tos indiāņus izšāva kaut kas tāds? Jā, pasaka, paldies, ka izšāvāt, ka mums vairāk vietas, kur dzīvot. Pagas iegu kaut kas indiāņiem, jā. Bet jā, runājot par Pepko veikaliem. Pepko veikali ir ļoti kopumā. Es esmu nopircis kāds 2 tēkrekls Pepko. Ejot tieši pirms džima, saprotu, ka man nav tēkrekls. Man sanāk, Pepko veikals ir 2. stāvā un džims 3. stāvā. Esmu nopircis pāris tēkrekls, kur šobrīd ir iekarojuši man mīļāko tēkreklu topā. Es zināju, ka Pepko piedāvā stilīgu un pieejamu apģērbu visai ģimenei. Jā, pastāst vairāk par to. Šī kampaņa aicina ienest Pepko produktus nepieminot tos epizodē, bet dodot iedvesmu. Tad nepiemini, kas mums stāv uz galda no Pepko, bet cilvēki mājās, lai jūt mūsu draudzīgo Pepko vaibu. Ok. Forši. Zināju, ka viņiem ir pieejama cena. Visam pieejama cena. Jā, visam ir pieejama cena. Nav veikals, ka nav pieejama cena. Pepko ir lētas lietas, var daudz nopirkt par maz naudu. Tas ir vienmēr labi. Zināju, ka Pepko veikali ir ģimenei draudzīga un silta atmosfēra. Tas ir būtiski, jo parasti citos veikalos ir ģimenei ļoti nedraudzīga atmosfēra. Un citos veikalos augsts. Es ieeju tāds, beļajos apkārt neslēdzu, tad mums nav vēlmes ar klientiem, lai silti. Jā. Bet iegāju šodien Pepko, es noliku savu jaku, tu man tāpatās silts. Tur citi bez maikām staigāja, es bez maikām biju. Es godīgi, es iegāju Pepko veikalā, un es jūtos kā daļa no Pepko ģimenes. Jā. Pieņemts un gaidīts. Tiešām labi. Un tāpēc nopirka mums visiem šos te arī, jā? Salauziņi, lai sāk spīdēt. Salauz un izdzer. Gaidās Pepko konfekts.
Jā. Plēs. Tieši bērniem, vai ne? Ja tu esi jauns klausītājs, kas mums klausās, Garšo kā jungle pop bērnībā, ne? Jā. tagad iedomājies, ka tu būtu tumsā. Vajadzētu tās brīles, kad tu vari to ielocīt un uztaisīt brīles no tā. Jā, Un tad var iet uz reiviem. Taču tagad reiva sezona sākusies. Tagad ir tieši sākās starp valsts svētkiem un Ziemassvētkiem ir reivu sezona. Reiva sezona, jā. Tieši, kad izdancāties. Tā kā ja jūs gribat iet uz reivu un jums nav ko uzvilkt uz acīm spīdīgi, hei, Bet, ja jūs gribat iet uz Reiku, tad Reika koncerts jau bija palādījumā. to jūs Kā viņam nokājat. gāja? Nu, tu normāli gan jau, es neredzēju. Gan. Bet tagad ļoti daudz koncertu bija Sadenlaits arēnās. Tas, jā. Sāra Larsona bija. Bija tas viral video, kad latviešu Kārlis mazais dejoja pie viņas. Nu, visiem patika. Nu, Ka Viņi pasaules skatos vien maz puisīt. Čilguts? Jā, Hilgis. Tas mazs puisīs, kas tagad dejoja līdzi. Šāds... Dāk, tu pateikt, ka viņš šos jauks puisīs, bet, ģipā... Ja ne viņš izaugs par kaut kādu... Viņš nebūs hokejists vai futbolists. Es vienkārši iedomājos tieši, ka šāds kā būtu flamboyant, kā būtu Latvijas tāds. Tas tā kā Roy Roger tips jaunietis. Viņš, kad dejoja, skatos to Zāru Larsonu, es vienkārši iedomājos, ka mamma, tēti, tā skatās tādu, nu labi, ģipā, ko mēs mokam, viņas sūdams kaut hokeju un futbolistu. Viņš nevar, nu ģipā. Viņš mūsu dēls, mēs mīlam, bet, nu viņš ģipā. Pat frizieri Viņš mācīs. frīzieši šoreiz kaut kas tāds. Kas ir ok, jo mēs pēc, nu ģipā. Ja māti visiem augs arī pēc 100 gadiem. Jā, beidz viņu mocīt tēti, bet ar savu hokeju treniņiem. Viņš nebūs hokejists. Un teica Oļegas Narkas. Bet tas gan būtu negaidīts modes pavērsiens, ja pēc 30 gadiem vienkārši mati būtu tā kā, kurš staigā ar matiem? Visiem būtu vienkārši pliks. Stilīgi būtu tikai dirsā mati un ļoti gari. Jā. Bija modē 90. Jo bija Michaels Jordans bez matiem, un daudz NBA spēlētāji bija bez matiem. Tad daudz speciāli dzina nosas skuveklu uz nulīti. Tad, ja tu esi bez matiem, tad bija labākais posms Amerikā 90. Tas tev pat nebija cik mīnus. Tagad tieši visiem, ko Dženzijas kruļainiem attev, tā kā tas liels mīnus. Bet tajā laikā, ja tu biji bolda fujeks, Michael Jordan laikā, viņš jau pats māks nebija bolda, viņš vienkārši kā dzina nos, jo viņam tā kā labāk aerodinamika pa pussekundi. Nu jā, bet jo mati tādā ziņā ir, viņa jau tikai smukumam vajadzīga, tev nekāda funkcija viņa nepilda. Siltāks, jā. Nu, tu vari ceparu uzlikt, tev vajag pēc tev pa augstu. Ja tu dzīvo siltās vietās, tad tev viņi kopumā trau. Un ja, Nu, vēl ir kam zupā krist. Ja kaut kāda stila filozofija aiziet uz funkcionālisms pāri formai, nu tā kā izskatam, nu tad cilvēki varētu nonākt bez secinājuma, ka vienkārši pliks pauris ir viss Bet tad arī funkcionālākais. mūsu podkāstam nebūtu baigā nosaukuma, ja nebūtu matu. O, tas gan būtu. Un mēs būtu Galvenais, vintage podkāsts un visiem Jā, būtu. visiem, Kas ir tā bizes? bize? Kas ir bizes? Jā, bet ja dzīvo kaut kādā Āfrikā, kā jēga to no matiem? Ko viņi to dod? Nu, neko. Tāpēc jau arī Āfrikā ir arī daudz sievietes ir bez matiem. Bet viņi jau dzēnost. Nu, jā, tāpēc kā mēs bārdu dzenam nost. Jā, bet kaut kā jau bija kaut kāda jēga. No matiem. Ne, nu, es nezinu, godīgi sakot, vai bija jēga. Nevarēja matos neko iesiet un nest. Tā kā baigi, ne? Jā. Kāpēc mums ir vispār mati? Visam ir kaut kāds iemesls. Lai futbolists varēs matiem raut un daudzīt vienu otru. Bet tikai tas ziņa bijušais komentējums Jason Tatum, ka viņš jau cik spēles pēc kārtas. Andrews teica, jā? Andrew teica, jā. Tas Jason Brown, Jalen Brown, ka viņš viņam māte atkāpjas, viņš uzpūš šo tā kā melno krāsu, visu, ka tev izskatās, ka ģipa mati. Bet viņam visu laiku spēles vidū, viņš jau galvu iebaks kādam, un viņam tam pujakam visu maika paliek netīri. Bet ķipa pret saulē es tur mati, tāpēc mati Jā, bijuši, tur bija tā kā. apdegt, jā. Un arī tagad helps with temperature control. Nu jā, uzacis, piemēram, pret putekļiem tā kā palīdz uzacis un... Man kaut kāds saules dūriens, jā, tur dabūt tādu. Bet ja tev ir melna mati, tev saule vairāk tā kā cepina klāt tieši. Jo melns jau pievelk sauli. Jā, bet ja tev nav mati, tev pat taisno pļaškā tev. Nu jā. Izdedzina cauri. Alans pievelk velosipēdu arī, ne? Varbūt uz šī patīkamā joka arī uztaisam pauzīt. Davai. Jūs pirms tam runājāt, jā, kaut kā sākāt runāt par to. Mēs sākām runāt, jā. Par to, ko jūs esat salauzuši savā dzīvē. Sirdis. Vai jūs esat kaut ko salauzuši? Bāliņš esat pirkstus salauzuši. Pirkstos salauzis. 2 reizes salauzi. Divreiz vienu to pašu pirkstu. Kādā veidā? Basketbolā ķerot bumbu tā no augsta. O, īkšķi. O, fuck. Īkšķi, un tieši tā atliecās, tā pilnīgi izmizģījās. Tas bija tā super, un otrais futbolā. Tāpēc es šo To pašu sportu- īkšķi? Kādu to futbolā pašu. īkšķi salauzi? Nu, tā kā tev iespēr pa īkšķi.
tev bija goltens. Es biju vārdsargs. Tad var pieskarties. Es domāju, tu bija plaukstām spēlē futbolu. Tu nezini, tu nevari būt futbolā vai basketbolā var pilnīgi jebko salauzt. Sprāndu var izlauzt. Uzsist pa roku netīšām kaut kur lidinot. Es jau tomēr, es nesalauzu, iespridzināju pirkstu. Gordon Hayward, ja, tā sauc. Es skaties savu spēli dzīvē. Viņš bija man fantāzijā. Es tikko paņēmu savu komandu, notraktēju, pirmā spēle, pastīsimies, kā manam Haywardam ies. Viņš pirmajā minūtē piezmējās kājas, tur bija kauls uz abām pusēm iziesās. Jā, tas bija crazy. Man arī bija, liekas, tieši fantazietēm. Jo visur bija tā kā, White Lebrons, un likās, nice, viņš būs ritīgi nice. Un beigās sarežģīti, jā. Sarežģīti beigās? Beigās viņam bija sarežģīti. Viņš arī nekad vairs nav spēlējis tik labi. Viņš tagad aizgāja no basketbola. Viņš baigi līdz galam neatguvās. Tā bija tagad uzsit pa to īkšķu futbolā. Tu vēl teici, tu bija salauzts īkšķi no puses. Sāknā kārtīt un pendeli, jo tu roku pieskāries. Tas bija tā, ka... Tu biji vārtos, jā. Es biju vārtos, jā. Tas nebija tā. Ko jūs par to salaušanu domājat? Es ļoti daudz, ko es salauzu. No ko? Es esmu roku šeit divās, pārlauzes pusēm abas divas kaulas, un ir divi metāli. Tu teici, ka tu sadusmojies un paskastīt, ja? Jā. Es esmu kāju pirkstus divas reizes iespridzinājis. Man ir bijusi viena roka. Iespridzinājis? Jā, tā kā tev kauls nevis salūst, bet viņš iesprāgs, tev ir tā kā kaulā tāds. Un tad, man liekas, es arī vēl esmu divreiz roku. Sanāk kopā trīsreiz roku, man liekas. Rokas esmu lauzis un kājas, un pirksts pārsvarā. Ja tu iespridzini kaulu, to nav tā kā ledu, ka tu iespridzini vienā vietā, viņš tā kā aiziet tālāk pa visu ķermeni, ka to visu kaulu. Viņš jau pierē izlīst ārā, jā. Viņš tā bišķiņ paskrien tālāk, jā, tas plīsums tā ir tāds ir. Un tad kaut kāds 3 nedēļās pārsvarā tas atzīst. Bet, es salauzu kājā iekšā kaut kaulu, kam tu netiec klāt, tev viss apkārt vesela kaula un iekšā kaut kā. Tajā locītavā kaut kur? Tā kā potīts pašā vidū kodolā. Vai super! Es domāju, kā jūs viņi sāk, jūs tenis spēlēja, es ko piezmējos no savas mājas, mošu ko tenis spēlēju, salauzu, bet tad, jūtu, ka tu piezmējos kājas, kā tu iekšā salauzu. Bet kāds gadus vēlāk apies, ka, man liekas, es salauzu no tā, kas bija jaunāks, kad tagad spēlēju online poker, cik laikam tu paliec dusmīgs, tagad vai uzsipa kaut kādu spilvi vai ko tādu, cik laikam spēri kāju pa sienu, tā taisni. Un tas, man liekas, ka tu tieši tā spiediens aiziet uz tieši vidu, tad tādā veidā. Fuck. Es aizgāju pie tā ārsts, Latvijā bija, man šogad bijis viens gadījums, kad es laboju tādu, un viņš tieši uzstājās, ka Latvijas konferencē, kā viņš salabo ko, ja tu netiec klātam kaulam. Tu vajag zāģēt nost un tikt iekšā. Jā, tad vienīgais jānozāģē kāja, tad jāslabo un jāpielimē kāja apakaļ, jā? Plus mīnus, jā, tev nozāģē daļu no kaula, lai tiek iekšā. Tad pamosties tev... Cita kāja pielika. Sorry, sir, we had a little problem with your operation. You don't have any feet now. No feet. Tagad tas fujiks, ko pagājušajā epizodē teicu, kam bija tas fetišs zāģēt kājas nost. Labi, ka tāds man negadījās. Viņš pamosīšos, tev vairs nesāpēs. Jo tu zem ceļa neko nejūt. Jā, bet ja tev ir fetišs uz tādām lietām, tu noteikti kļūsi par ķirurgu. Tas tā kā es ticamāk, tas, ko tu gribi mācīties, tu jau vidusskolā saproti. Vai zoologu. Vai kaut kur tu jau ticamāk, vienkārši cilvēki ar tiem frīkainiem fetišiem, viņi jau neiet parasti biroja darbu strādāt. Viņi visi dzīvo saprotu pa mācītājiem daudz arī. Nē, kaut kādās. Un pa skolotājiem arī dažās vidusskolās. Ja mēs tu kā medicīnas augstskolā pasniedzējis, un tu pamani, ka viens no studentiem visu laiku lekcijās zīmē cilvēks bez kājām. Es klausās tev, bet zīmē, ka viņš zaļie kājas nostāks. Viņi nevar izmest laukā, bet... Visiem rakstīts, es skolotāja. Tas bļājas māc, nahoja kodam slimiem, lai viņš dabūtu diplomu un būtu doktors. Viņš nahoja zaļies kājas cilvēkiem nost. Jā, bet vai tev vajadzētu kaut kā ziņot to? Tev vajadzētu tā kā uzmaniet šito. Ja viņš var strādāt, bet varbūt pieskatiet viņu tā kā. Tu savam ienaidniekam kādās lekcijās, ko čāls nepatīk. Tu iesūti, ja viņš zīmē kaut cilvēks bez kājām, tam līdzīgi. Izmetiet laukā viņu. Tad viņi izmes laukā. Bet tas būtu, jā. Crazy. Tā būtu stučīšana. Tad viss varētu vienkārši, man nepatīk cilvēks, es viņu ielikšu sliktajā sarakstā, lai viņi tā kā pievērš viņu uzmanību. Cik jūs nozaģējat, teiksim, pa katru nozaģēt to pirkstu? Tā maksā 600 eiro. Cik daudz jūs izvēlatos nozaģēt? Sev? Jā. Ja tu nejūsi sāpes, tam līdzīgi vienkārši 600 eiro pa katru. Jā, tu zaudēji šo pinkīfiņu kā mazo pirkstiņu. Un tad būs 600 eiro. Ja jums būtu viens pirksts jāizvēlas, kuru jūs izvēlaties?
Man liekas, šo zeltnes, viņš nav baigi vajadzīgs. Man liekas, ka tas arī ir viss. Varbūt tāpēc viņi liek gradzens. Jā, jo viņi taču nav vajadzīgs. Jo tas ir, jo īkšķi, čīs tad rītīgi slikti, ja nav īkšķi. Īkšķi pats sliktākais, man liekas. Nevis satvert neko. Tu neko tu vari šitā ķipa kaut kā paņemt, bet tas īkšķi tev ļoti... Akordu nospiest tā pagrot. Īkšķi ļoti daudz tev dod ekstra kaut kādas lietas. Rādītāji pirksts arī ļoti svarīgs, man liekas. Fakuts, tā kā... mazais pirkstiņš, man liekas, arī ir diezgan... Kādam balansam kaut kas tāds. Jā, šo zeltnes viņš tāds. Mums īstenībā ar 4 pirkstiem pilnībā pietika. Jā. Ja mēs runājam par efektivitāti, tad jā, tev mazāk, iedomājies, tu par vienu pirkstu mazāk nagi jāgriež. Cik daudz laika ietaupi. Cik daudz tu laika ietaupi. Visi dzīves tādi reāli. Tad reiz mēnesī jāgriež nagi. Cik es neesmu atapies, kāpēc neesmu sasniedzis to vai šito, tad tikai es tos nagus griežu. Vai jūs liekat vēl, ka tu nogriez nagus, jūs liekat zem spilveni? Lai nagu feju tev 5 eiro. Jā. Jā, bet es kāju nagus arī. Vienīgais sen nav bijusi. Baigi daudz sakrājušies šobrīd. Mēs tev sen nav audzis nagus. Es domāju, viņai ir kaut kur iesprūdus, un kāds pēdējos mēnešus nav bijis. Man ir tāds tā kā kaudzīts sāk krāties. Es vienkārši guļu uz nagu maisu tagad. Bet tad vienu dienu viņi atnāks, un bet tad es eju prom no darba. Es tāpēc arī nekrāju naudu, es gaidu, ka tā mauka atnāks. Jā, cits pērk superbingo biļetes, bet tas ir tā loterija. Es reāli, tas ir investīcija. Man bija, kas bija maziņš laika liks savus nagus zem spilveni, lai dod, kas bija beigās vecākos apjūs, ka liek naudu pa katru tavu nagu. Un tam ir sauķi, 5 eiro par nagu, tas ir visi. Bet tā jau beidzās nagu pēc kāda laika. Pat ar kājām, ja tu iziet tāpat, tev 20 nagu maksimālais. Tu sākti par sunim, kaķim zāģēt māsai, pa nakti nogaidīt nagu. Kārlī. Man zem pilnā vietnē, bet tikai sabēra pa gultu, lai man tā jautā guļās. Viņi tad, kurš tad tos nagus dabūs laika? To, ka staigā pa skolu un ierauga kādam gari nagda izlauc šķērs. Es tev varbūt var nogriezt. Lai ar visiem sarunā, lai tev lēcies kā nagu depozīts. Tā nahuj pelna, es domāju, jo tās manikīrs, kā viņš tā nav. Bet tev lielākā daļa no naudas nāk tā, ka tie, kas pudeles nodod. Es tos nagus izmetīšu. Viņš nahuj zem spilvenu, solēju to ķipā papildus kaut 100 eiro mēnesī nāk no tā, ka tev nagu feju. Bet frizieri nevarētu ar matiem kaut ko darīt, ticamāk. Spilvenas taisīt. Jo frizieri mats uztaisīt. Nozien tev mats un uztais tās pašas. Ja tev atnāk, piemēram, tad, kad man bija gari mati, es nogriežu, viņam tur bija reāli maizes ar matiem. Kaut kur jau tie mati nodara, kaut kur tu vari kaut kur izmantot. Viņi ziedo kaut ko tiem vēžniekiem, es zinu. Bet vai nogriezt matus jau nevar iestādīt nekur. Nē, ja tev ļoti gari mati, tagad sieviete tev nogriež kaut 15 centimetrus, laikam viņi moši pēc tam skatās, vai tev blakts nav vai kaut kas tāds, vai kas matos dzīvo, bet tu vari jau noziedot savus matus. Man liekas, tik maz kā mums ne. Bet... Mēs varam atklāt, varbūt mēs varam uztaisīt tādu firmu, ka mēs savācam daudz matus, nogrāsam viņus tādus sarkanus un tirgojam kā safrānu tādās mazās burtiņās. Tas jau daku jau maksā, ja? Jā. Tā juhas matus sarkanas, mēs izkaltai saulē. Jā, un sakam, ka tas ir safrāns. Tas ir safrāns. Bet tas būtu labs tā kā safrāna zīmols, tā juha. Tā juha varētu, viņi tomēr reprezentē prēmiju. Tās ir dārgākās garšvielas pasaulē. Kaut kad es lasīju kaut kādu faktu, tā visticamāk nav patiesība. Bet kaut kas līdzīgs, ka tas ir dārgākā lieta, ko tu vispār var nopirkt. Kilogramu cenā, jo viņš tur grams tur maksā. Es pieņemu, ka cilvēki sirds varētu būt bišķi dārgāka, bet, kā teiksi. Bet pēc svara skatoties, tā kā, grāma cena ir visaugstāk. Bet es domāju, ka gan jau dafigā lietas ir vēl. Plus to 1 grams safrāna ir smagāks nekā 1 grams, teiksim, zelta. Jā, tā ir. Nē, tā gan nav. Tas nāk vērtīgāks, tāpēc. 1 grams safrāns ir kaut kas maisas, labi nav tā grāds. Bet jā, es kaut gribēju teikt, es aizmirsu. Visā arī. Dzirdējāt, kad tā ir izmeklēšana par to, kad Sarajevā bija cilvēku safāri? Safāri, bet cilvēku medības. Jā, kad tu samaksā un to šaut pa cilvēku. Jā. What the fuck? Tajā tu biji, bet tikko nahuj. Tuvu. Kad Sarajevā, tad Bosnijā, tad Serbi bija uztaisījuši tādu pakalpojumu interesantu tādu, ka tu vari uzkāpt uz 9 stāvienas jumta vai augstāks, nezinu. Tev samaksā kaut naudu, un tur vari pa iedzīvotāju, šaut nost iedzīvotāju kādu vienu. What the fuck? Un dažādas cenas, tur, ja tu nošādi... Bet to tā kā valdība? Jā, valdība. Tikko kādi vietējie serbi šitie te... Biznesmeņi. Serbi, karoči. Kaut ko tādu. Okay. Es biju dzirdējis, kas... Tas jau nelegāli ir, ne? Tagad viņi pēc 30 gadiem saprat, ka kaut kas tur nebija riktīgi ar šo biznesiņu. Un tur visādi no Rietuma Eiropas braukuši kaut kādi fujagi bagātie un tā kā tiešām samaksā par iespēju aiziet nošaut kādu.
Tas ir. Cilvēki pilnīgi normāli cilvēki, jā, bro. Nu, jā, bet ja tu esi bagāts cilvēks, jo bija tā kā Succession tajā seriālā, kur viņi brauca super bagātā ģimene, un tad viņi brauca atvaļinājumos uz medībām tā, ka viņi uzkāpa tornī. Katrs sakāpja savā turnī, un tad no pļāvas vienas puses palaiž nenormāli daudz meža dzīvniekus, kurus dzen un skrien pāri laukam, un viņi vienkārši viņus atšauja visas pēc kārtas. Tā bija viņa bagāto cilvēku izklaide. Ja tu to esi darījis visu mūžu, tad tas, jā, bet tie dzīvnieki, tas jau nav tā. Jā, tur varētu. Tur vienam cilvēkam ģimene neizjoka, neiet no šo, kāda jēga. Jā, tur nav tās emocijas tik daudz klāt, un tad ja tev viss paliec tā kā nejūtīgs pret baudu, tad tu meklē kaut kādas tālākas lietas. Super. Kas ir kāds tuvākais dzīvnieks, ko nav ļauts medīt? Es zinu, ka tev ļauts medīt kaut kāds. Es nezinu, ka vilks var šaut Latvijā. Laikam, ka var, jā. Var jau, jā. Tev ir aplikācija, gadā vai 500 vilks nošaut. Tu nošauj 2 vilkus. Tev rādās aplikācijā, tu iznāk, tu nošauc vēl viens vilks. Nē, tu ieved, es nošauju 2 vilkus. Tagad ir palikuši nevis 500, bet 498. Un tagad beidzās vilku skaits, tu nevar šaut vilkus. Vai kaut kas aptuveni tāds? Mēs tā varētu glābt vilkiem dzīvības. Sareģistrējamies un atzīmējam, ka mēs katru dienu pa 5 vilkiem esam nošaujuši. Tev būs pilns ar vilkiem Latvijā. Jā, es domāju, ka tas tā kā... Varbūt Latvijā būs stiprāk futbola izlase. Mēs esam 11 vilkā, jo mēs būsim 30. Jā, nē, bet tas ir tik reizi, ja varētu nešaut vilkus, lai viņi forši dzīvo, bet tad viņi būs nenormāli daudz. Un tas vienkārši mežos būs. Tu jau neesi dzīvojis laikos, kad vilki bija. Tu esi dzīvojis, tu biji jāatcies, ka bija vilki liela problēma Latvijā. Bet bija Kuldīgā pirms 20 gadiem vilks apēda fujeku. Tagad nogalināja fujeku. Apēda fujeku? Gan jau neapēda, bet bija, ka viņš viņu nogalināja vilks. Kā? Kā viņš tagad, gan jau kaut kas tagad, ka tev vilki, veselē vilki, ka tu paliki slimāks, vilks un tagad izmet no tāda. Vai jau nav kaut ēdienu dabūt, viņš tos paliek tās sīks, tā līdzīgi. Un tad viņš tos izmisa, tad viņš to moši pie cilvēku pieies. Jā, ja tu mežā satiec vilku, tad daudz labāk, ja tu satiec baru ar vilkiem nekā vienu pašu vilku. Ja satiec vienu vilku, tas nozīmē, ka viņš nav barā, jo viņš pārvietojas. Viņš tikai barā. Un viņš ir izstumts no bara, un tas nozīmē, ka viņš ir bišķi dīvains. Viņam kaut kas nav, un pārsvarā tie, kas ir slimie un viņi sajukušie, viņus izstumj no bara un viņi klejo vienu pašu. Un ja tu ieraugi vienu vilku, tas ir tā ir potenciāli problemātiska situācija. Ja tu ieraugi bari, tad visticamāk čili, jo viņi vienkārši no tevis baidīsies vairāk. Es neticu, ka es zaudētu vilkam. Nebūtu, ka viņš iekos man, jā, bet es nezaudētu kautiņā viens pret viens vilkam. Jo man ir taktikas, viņam nav. Viņam tikai kodīšana cilvēku. Viņam jau kāda instinkta taktika arī gan jau ir, bet... man ir ceļi, man ir alkoņi, man ir iPhones. Tu teorētiski, ja tu ar kāju viņam pa galvu vairākas reizes trāpīt, viņš gan jau vai no aizbēgt vai tā, bet tas tev jāspēj ļoti sekundes simtdaļā norēģēt pareizi. Tur jau tas ir. Tu jau nevis pa galvas, bet ja šo lēc, tu pieliec padod savu roku, viņš iekožās, viņam tā kā vēders ir nenosakts, to cēli pīs pa vēderu. Tā man mācīja. Kāpēc man suņu apmācības skolā mācīja, kā piekaut suņus? Pirmais, ko mēs mācīsimies, kā piekaut suņus. Es jau 2 nedēļas eju, viņš nemāk ne sēdēt, ne godīt, viņš nesam mācījuši tikai sunim no sāna pa to vēnu pisas. Jā, labi, ja man uzbruks, jā, bet tā jau baigi Kuldīgā nav. Tad, jā, es iemācījos, man suns neko neiemācījos, bet es daudz ko iemācījos. Tā kā, ja esmu situācijā, es īstenībā bieži, es eju speciāli pa mežiem, tur nevajadzētu iet kaut vilki. Es gaidu, ka man kāds vilks nāks pretī, un tad kā vīrietis sajūtīšos un nogalināšu šo vilku. Plikām rokām. Bet tev vajag trenēties uz suņiem no sākuma? Es jau trenējos, regulāri. Lapmežiem nav suņi palikuši daudz. Sāciet tiem mazajiem, kuri nevar pretoties. Jā, tu sākot tā vējo sākumā to mazo, tad lielāk. Drīz jau pie takšiem tiksi, ja? Kukurēni uzmanies. Un to pēdējais līmenis tie kaukāziešu suņu slimie, kas ar vilkiem cīnās. Bet tad tev ir jābrauc uz Balkāniem. Tur jau Albānijā bija nenormāli daudz. Pa mazajām pilsētiņām bija klejojoši suņi. Oi, tad es tur nebraucu. Tur ir, viņi visi neviens mums nelec virsū. Žēl. Nē, bet jā, tur ir, es atceros, ka kādreiz Latvijā 90. gados, man liekas, arī bija tā, ka diezgan daudz suņi kaut kur klaiņoja apkārt un bija tādi bez saimniekiem. Un tagad tā īsti nav. Tev ļoti reti ir kaut kāds suns, kas ir randoms suns, kas klaiņo apkārt. Bet tur joprojām tā ir normāli daudz kaut kur tā kā. Tāpēc Kuldīgs moto ir katram sunim savs saimnieks. Nav es. Bet dīvaini, ka tev liekas, jocīgi viņi maksā par to, lai šautu cilvēks. Bet tu maksā, lai šautu suņus tajā Albānijā. Tas ir savā ziņā tikpat jocīgi. Jā. Kādam čalim uz ielas vienkārši viņš tāds iedo 50 €, lai ļaušu suņus šaut. Viņš pat nebija nekāds oficiāls. Viņš vienkārši garām gāja. Jā. Bet ja bagātiem cilvēkiem patīk kaut kāds fake, nevis fake, bet aktivitātes tādas kā, piemēram, tie medības, kad viņiem iedod viegli nomedīt cilvēks vai nošaut cilvēks vai dzīvnieks nomedīt. Un tad būtu
tur var izdomāt diezgan krūtas lietas, kuras tu var pārdot kā random lietas bagātiem cilvēkiem. Piemēram, paslēpt sēnes ļoti vieglās vietās, un tad ielaist cilvēks. Rego iet sēņot, lai jums nav ilgas stundas jāmeklē, bet ir jau sēnes paslēpts un vienkārši viegli ieraugāms. Paslēpt sēnes cilvēku ēdienā, varbūt, lai viņš sēdās. Tā būtu. Tā būtu visu Latvijas omas dosmīgs, ka pirms iet tam mežiem sēņot, un tā kaut gīdi vēd kaut vācieši, un visu labās sēnes atņem viņam. Tagad tajā Brazīlijā to samaksāt, caur tām favelām izved, kas bija tik jocīgi, gan šovu postēties. Geto. Posēties. Tu vienkārši tagad, ciemas, iela normāli. Posēties, būsim tās piestājies. Posēties, nabadzīgs cilvēks. Viņš pīpē zāli. Viņš skaties. Jā, tas ir labs. Vienkārši kāds cilvēks bildē tā no māja tās, wow, labi, ka es šitā nedzīvoju. Bildē tā dzīvo kaut tāds. Labi, ka man ir nav. Tas ok, thanks. Mēs arī tagad sēdi mājās, un tad nāk kaut kāds Dubajas šeik, tā pieklava postīties, kā šitas dzīvo. Visi Viņi iet kājām visu. Bez bēgiem pašiem jātiek visu. Viena tolete dzīvoklī. Ārprāts. Pašam jāmazgājas. Tur ir potenciāls uztaisīt tādus tā kā tūrus bagātajiem. Žēl, ka mums, bet bagātiem krieviem viņi jau visu to redzējuši. Viņi paši tur visi bijuši. Jā, tāpēc šeiki tādi, kas ir no old money nāk, jā, viņiem būtu interesanti. Bet vispār, es skatījos kaut kādu doķeni par to, ka Putinam ir 2 dēli. Jā. Un viens no tiem dēliem saucās Vladimirs Putins juniors. Tas ir crazy. Pirmkārt, viņiem vispār diezgan traka dzīve, jo viņi paslēpt, viņi nav tā kā publiski zinām informācija, ka viņi ir, tie kaut žurnālisti to ir atklājuši, un tur viņi pa lielam dzīvo visu laiku vienā lielā kompleksā ieslēgt, kas ir Putina lielā tā galvenā māja, kurā viņš dzīvo. Un es domāju, vienkārši, cik crazy dzīve ir tiem 2 čekiem. Vienam ir 10 gadi, vienam 6 gadi. Un tas 6-gadīgais ir tā kā Vladimirs Putins juniors. Visticamāk, nākamo 20 gadu laikā Vladimirs Putins aizies ar sliktu slavu vienā vai citā veidā. Un tad viņam varētu būt ļoti dīvaina dzīve. Man liekas, vienkārši crazy. Jā, viņš tā nevarēs tā vienkārši kaut kur pieteikties darbā bankā. Kā jūs sauc? Vladimirs Putins jaunākais. Viņš taisīja YouTube video, bet 10 craziest things. Jā. Viņš vienkārši YouTube. Jo viņam jau var tas likties beigās, viss tas, ko viņi teica, dara vienkārši kaut kas ļauns un slikts beigās. Viņš kaut kādos 15 gados saprot. Ko tad ļaunu Putins ir izdarījis? Bet bija šiem, kā bija tas Kolumbijas galvenais fujeks, tas narkodīlers, Pablo Escobars. Jā, viņam dēls bija, man liekas, viņam dēls viņš uztaisīja kaut podcastu, ka viņš par savu teicu stāst. Ka bija, ka viņš savu dēlu mukas laika, ka to mēģina dzenās pakaļ. Viņš bija, ka viņš beigās, viņš man liekas, man teica, nav labs cilvēks, viņam slēgt dzenās pakaļ policija. Kad 14 gadu paliek, bet es ziņās visu, ka man sēns nahuj noziedznieks. Jā, jo tev tas ir, jo bija tagad arī viens video, kas bija baigi crazy, bija kaut kādā meitenīte, atrast uz ielas par naktī vienkārši staigājus apkārt. Tad, ķengaragā kaut kur, tad policija to, tur kaut kas piezinīja policijai, policija to meiteni atrada, meiteni teica, ka viņi meklē mammu, mamma nebija mājās, viņi gāja meklēt mammu, un viņi tur klejo vienkārši par ķengaragu vienu pati. Tad tā meitenīt, viņai 4 gadi kaut kas tāds, bet viņi varēja izstāstīt, kur viņi dzīvo, un tā policija aizved viņu uz māju, un viņi iet mājās, tas viss nofilmēts ir, un tā māte guļ gultā, atlūzus pilnīgā lupatā piedzērusies. Tā kā iekritus gultā. Viņa bija kaut kur dzert, atnākus mājās, vienkārši nokritus. Un tā meitene apsēžās viņai blakus un tik nenormāli tāda priecīga, man mīļā māma un forša. Un tev liekas tāds, diezgan crazy cilvēks, kurš atstāja savu 4-gadīgo bērnu, lai iet buhāt, atnāk bezfilmā nokrīt. Tev liekas, drausmīgs cilvēks, bet tai meitenei viņa joprojām tā mamma ir vislabākais, gaišākais cilvēks pasaulē. Un tas crazy, bet kaut kādā brīdī jau tu to saproti. Un ja tāda Putina dēls, viņš arī pienāks brīdis, kad viņam būs tāds, vai tas ir ok? Tas būtu crazy. Jā, man liekas, ka tā viņa dzīve varētu būt ļoti citādāk. Viņi redz dzīvi pasauli kā mēs. Tu baigi nevar iet tusēt vai kaut ko tādu. Viņš jau nav no tās mājas var redzēt. Viņš cits bērns visticamāk nesatiek. Tas varētu būt, ka viņš traucēja attīstīties kā normāli cilvēkam. Jā. Tev tur vesela skola ir uztaisīta tikai tev. Kur mācies tikai tu? Tikai tu, jo tu neej nekur tālāk. Un tad viņiem ir... Kad bija Staļinam, viņam bija kaut dēli. Un vienam tam dēlam iedot hokeja komandu, valsts hokeja komandu, lai viņš ko trenē. Un tā hokeja komanda nostās lidmašīnu visu. Viņam bija kauns teikt tētim vai kaut kas tāds. Viņš fiks dabūja vienkārši jauns fujeks. Nopietni? Kaut kas, tas bija tajā filmā, ko zin to?
par to Viespēc mājās? Staļina nāvi, tā filma, tā komēdija. Tajā bija tā bišķi Dāņa, ka viņš šo hokeju komandu. Bet man liekas, kaut ko bišķi jauts, bet bija, kad viņi nostās visu tā komandu, viņi ķipā neteica, viņš fiks paņem jauns puiši. Plus, ko tu ja tu biji Padomju Savienības hokeju komandu, kādos 60. Ko tu spēlēji, ķipā? Viņi jau nespēlēja. Amerikāņi neviņu spēlēja. Spēlēja ar amerikāņu. Kāds bija PSRS jau olimpiskās spēlēs, visur piedalījās? Vēlāk, jā, bet kādos 50. Savā starpā PSRS jau daudz komandu bija. Man liekas, ka tur jau tas nebija aktīvs konflikts nevienā brīdī, un viņi jau tur tā kā PSRS izlasīja, kaut kur piedalījās. Plus vēl jau tev ir tā pilsētas komanda, un viņiem ir savu KHL līgu, kurā viņi visi tur ir liela savienība. Tur jau bija daudz komandas un daudz. Es domāju, tieši valsts, tā kā labākie Padomju hokejs, kur viņi ķīnieši tikai spēlēt, neko citu. Nē, viņi varēja spēlēt ar visiem. Tas bija Amerika un Padomju Savienība vienmēr sacentās. Jā, bet domāju, tas nebija kaut 70. Bet moška. Mēs varam paskatīties. Paskaties, kas tur ir. Jā, tikmēr mēs tā kā epizodi tuvojas jau noslēgumā pamazām. Kas ar to par šo veikalu bija? Nebija kaut kas vēl tev pasakāms labs? Jā, tev jānolasa 15 punkti, kas tev patīk veikalā Pepko. Veikalā Pepko man vislabāk patīk tas, ka tur var atrast vēl sazin ko. Jā, man patīk, ka es piemēram šitādu te bērniņu ar šito te piepūšamo lietu ap viņu. Tādu nebija redzējis. Man ļoti noderēja vienreiz veikals Pepko. Jūs teigā, kad filmēju video priekš Harry Potter. Video, kur stāvoja Harry Potter, tas dabūja ļoti labas kaut kāds rekvizītiņas ātri un ļoti lēti. Un tas, ka viņš ir daudz kur pieejams, un tur visādas lietiņas, jā. Piemēram, ja tev pēkšņi vajag zeķis, ka ieskram paņem zeķis. Plus viņi poļi, nevis, kad tie Mīnskas veikalos lepinē tam līdzīgi. Jā, poļi lieta tā vienmēr ir laba zīme. Man patīk poļi. Tie mūsēji, jā. Un pasties, ko tur nevar dabūt, cik šis tāds? 2,50. Tieši priekš pīrāgiem, jā? Kam nebūs pīrāgi Ziemassvētkos, tas būs bēdīgs. Tāda olimpiskās spēlēs pirmo reizi Padomju Savienība piedalījās 52. gadā. Pirms tam viņa nebija piedalījusies. Mums tam nenotika arī baigi. Un tad arī bija, un tad viņi sadalīja tur medaļas, tā kā ar ASV, kurš dabūja vairāk medaļas, tur bija, viņi dabūja 2. vietu medaļu skaitā, tā kā un ASV. Jā, bet teiksim, 49. gadā, vai 50. gadā. Tad vēl ne, tad viņi nepiedalījās. Tad jau, kad radās Padomju Savienība, kurā gadā? 17. 18. 18. radās Latvija. 17. man liekas. Jā, 17. jā. Labi. Kāpēc jau tu vēlies apakaļ? Jā. Nē, vēl kāds, ka vēlāk radās. Nē, kā viņi ir Pirmā pasaules kara laikā. Man visu vēsturi saikos, labi, pēc tam pārbaudīsim. Un tad jau Otrā pasaules karā jau bija Padomju Savienība, jau karoja. Jā, bija izveidojusies, tur jau bija nomainījies Ļeņins no Staļina jau. Kas bija Bāliņa tajā laikā? Labāk. Kopumā labāk Latvijā dzīvot, bet kas bija viņiem? Tā kā komunas sajūta lielāka vai kas Padomju Savienībā dzīvojot? Jā, tu man prasa kā pieredze kaut dzīvošana. Kas tur bija labs? Komjaunieši. Darbs visiem bija, tas ir labi, jā. Tas nevar. Tas, kas vēl labs. Mēs visi tādi vienota valoda visiem, visi saprot viens otru. Tu biji oktobrēns. Protams, tas bija arī novembrēns. Novembrēns un Martēns. Igauniem bija novembrēni. Kas? Igauniem bija novembrēni. Bija, jā. Jo viņi ir lēnāk. Viņi tagad mēs izstājāmies no Padomju Savienības. Viņam beidzās. Kā jums liekas, kā jūs Skype dabījāt? Tu vairs neko tādu izdomāt Padomju Savienībā? Jā. Tad mēs iestāsimies NATO. Bet viņiem piestāv arī nevis, ka viņi lēnāk, bet viņiem ir Alzheimers. Mēs par spīti konfliktam, es zinu, ka ģeopolitiskā situācija tāda, ka bet mēs iestāsimies NATO. Jūs atkal. Jūs ik pa 6 gadiem mēģināties, mēs ceņā jūs paņēmām. Mašina nevis lēņiem, vienkārši Alzheimers. Lai gan atmodas laikā Igaunija bija tomēr valsts, kas, man liekas, visas lietas pirmā. Viņiem pirmiem bija televizors, piemēram, kur viņi skatījās caur Somijas kaut ko labu. Tā kā tas varbūt ir mūsu skaudība, ka mēs viņus tā apsmējam. Latvieši un skaudīgi? Ko tu saki? Bet viņi ir pilnībā citi, tā kā tauta. Jūs bija Igaunijā un tur vizuāli saskatīt un tam līdzīgi. Viņi pie Somiem vairāk ir, tā kā Skandināvu vairāk, un mēs ar lietuviešiem esam viena, tā kā no 1820, 17. gadsimtā tie vienkārši Somi, kuri tika izmest, cietumu tur uztaisīja. Somi, kur bija neizdevušies dzemdībās vai kuri slikti uzvarās. Tā kā tie vilku barā, tos vienaduļos vilks sasūtīja pāri upē tur.
Tā bija pāri līdzim. Bet es tikai veiksmīgi balsu Austrāliju. Viņam tā bija, ka viņi aizsūtīja cietumniekus. Viņi izauga kā labi attīstīta valsts, kas piedalās Eirovīzijā. Jā, es vienīgā valsts no ārpus Eiropas, kas tiek uz Eirovīziju. Pat neko citu nav. Bet jūs, piemēram, zināt, kas vispār Austrālijā notiek? Jo kopumā, piemēram, tu zini kaut kādas lietas, kas tur Amerikā svarīgas, kas Eiropā notiek. Tu kaut ko pat Ķīna mazliet zini. Kas viņiem tur svarīgs ir notikt? Viņi tur visu čilo. Pa ko tur tā kā... Mums ir kaut kas kopīgs ar Austrāļiem, jo viņi bieži dusmojās uz indiešiem. Viņiem daudz indieši, un viņi dabū tā kā īpašums tam līdzīgi, un viņiem samazinās algas un dārgākas dzīvošanas paliek. Ja tu esi indies, tad tev riktīgi tuvu sanāk uz Austrāliju. Cik no tuvu? Tas visur. Man liekas, uz Jaunzēlanda tālākā vieta, kur Latvijas var aizbraukt. Jā. Tur 3 dienas jāldod. Jā, tur ir miljards lidojumiem, tas ir crazy. Bet, jā. Tā kā varbūt, bet kopumā man arī liekas, ka Austrālijā visi vienkārši čilo, ka viņi iet sērfot un viņiem visu laiku viss ir labi. Es ko tieši, tagad bija tie pirmie cietumnieki Austrālijā. Un vēl vienu ielika atkal cietumā. Ķipa, ka viņš bija tāds noziedznieks, ka viņš tā kā ielika cietumā. Un šī muka džekiem no cietuma, bet zināmā tā Austrālija bija tāda daba, tur nav viegli izdzīvot. Viņa muka kaut kāds dažas dienas, viņa tāda mums beidzās ēdienas. Tad vai apēdam, mūsu vajag, viņš bija kaut viens čals salauz kāju, ķipa, vai ēda viņu nosūt, ķipa, viņš netiks tālāk. Viņš jau apēda, muka tālāk, viņš beigās noķēra. Ķipa, tas viens galvenais fujiks, kas 2 fujiks apēda. Viņš jau nezina, tā kā jocīgi, bet, man vajadzēja izdzīvot. Un tad, mēs tagad daļai saprotam. Tad viņš izmuka 2 gadus vēlāk atkal. Ko čali. Un to apēd, ko dažas stundas vēlāk. Bet īstenībā, man liekas, tev nevajadzēja ēst, tev vienkārši patīk ēst cilvēks. Tu meklēs. Aizskrien aiz cietumu, jau uzreiz sāk ēst, kā es izdzīvošu. Mēs jau 2 stundas bez ēdiena. Es ēdīšu to veci, vai piedod. Bet kā tu nonāci pie idejas, ka tev patīk ēst cilvēkus? Nē, labi, pirmā reize tu varbūt tu varbūt pirmo reizi to dari vajadzības dēļ. Vienkārši neesi garšīgs cilvēks redzējis. Un pēc tam tev ir tāds, jā, laikam man patīk varbūt. Es saku, gan jau tu iekod vaigā. Sākumā izēd vienu orgānu, sākumā izēd divus visu, jā. Tad skaties tālāk. Bet kas cilvēkam būtu tā kā labākais kats diez? No kurienes? Tas ir interesanti. Liesa gan jau, ne? Kas būtu, piemēram, labākais steiks, ribais steiks no govs ir, kur būtu tā kā vislabākais filei, kur mums varētu... Pajautā šito ChatGPT. Tur gan jau kāds zina. Pajautā viņš kaut kādu. Tā pajautā, un tu pēc pusstundas atbrauc policijas. Sveiks, vai šeit dzīvo Dāvis? Bet tas viņš ir daudz tie mazie cieni, kur ķipa... Kaut kāds mazās saules, kur dzīvo kaut kāds cilvēks, kur bija kaut kāds pirms tam vai tagad, kad viņi ēd cilvēks, teiksim, kaut kāds klejotājs netiešām nokļūst tās saules no kaut kāda kuģa, kas avērē, un viņi apēd. Tā kā, kas piesaista tik daudz kultūrām, ka viņi vēlas ēst cilvēkus? Jo latvieši mēs nesam baigi cilvēku ēdēm. Laikam, ka nē, pēdējā laikā. Mums nav tāda vēsture. Jo mums nav gašvēls tik labs, mums bija tikai pliks saules moška, bet viņiem tikai kaut kādā Āfrikas valstī ir kaut kāds tā kā 10 veidu gašvēls. Ko tu saliec kopā, viņā tev gašīgs. Jā. Plus tu iepēl kaut kāds baltais nūģis, kaut kāds evaņģēlis, viņš tā baltā vistiņa. Man gribās apēst. Jā. Nu, ko tev pateici labi? Tā, es te gaidu atbildi. Ļoti labs kulinārisks jautājums. Bet reāli cilvēku gaļas kontekstā es nevaru dot padomus, jo tas ietver kaitniecisku un nelegālu rīcību. Bet humoristiskā popkultūras vai Salt Bay zombiju apkalpošanas stilā varam runāt par mitoloģisku cilvēku gaļas kulinārijas teoriju. Kā to dara seriāli? Spēles vai antropologi? Jā, ķipa joku pēc, bet es esmu sācis ēst cilvēku. Pēc tam paprast arī kaut ko Nē, viņš jau visu uzrakstīja. Ja skatāmies tikai tos kā teorētisku un neīsti popkultūras analīzi, tad fiktīvajā kulinārijā bieži tiek minēts, ka cilvēku fileja ir augštilpa muskulis. Kas ir augštilpa muskulis? Ciska. Ciska, tā kā būtu fileja. Tā kā līdzīgi kā viss šķiņķis, nevis krūtiņi. Jo viņi ir arī tā kā lielākie, maigākie, vienmērīgi, vislabāk strādājuši viņi tādi ciet. Cilvēki ribais būtu muguras jostas daļas muskuļi. Tas tā kā mīls roktur, kur ir tā kā... Super. Bet tie nav tauki vienkārši? Ne, tur jau ir tauku mali, bet tur dziļāk iekšā ir tāda laba gaļa. Striploins, kur ir tā apakšā tā? Jā, tieši tā. Un cilvēki karbonāti būtu plecs un muguras augšdaļa, kas tā kā... Jā. Super. Tā, ja tu aizies ko tauku atsūšanu, tu palūk, lai tev nozāģē noskodu stilbiņu. Jā, un tauks jau arī ladot, lai var kulinārijā pagatavot. Savu ziepes uztaisīt. Jā. Vai ko ziepes no manis. Vai Jāņos var pasniegt arī savu sieru cilvēkiem? Jā. Visu gadu krāt? Antropologi, kas pēta vēsturisko kanibālismu, raksta, ka cilvēku gaļa garšu ziņā esot līdzīga cūkai. Nu, re. Teorētiski, bet ne praksē.
Tā kā daudz punktiņas. Ļoti tā kā... Bet ir tā, ja tu esi jaukāks cilvēks, tev garšīgā gaļa. Gan jau tu esi tos sliktais sociopāts, tu esi negaršīgs. Ja tu esi tāda mīļa tantiņa, tad gan jau garšīgi. Arī vai tā varētu būt. Sportisks, gan jau arī būtu. Sportisks noteikti palīdz, jā, gan jau, ka ir... Savukārt govīm vislabāk jau garšo tā daļa, kuras mazāk ir kustināta, ne? Lai nav tā, ka... jo tu esi sīks, jo tas, kur ir daudz kustināts, Nē, ir tas sīks, jā. Jā, tāpēc arī negribētu tā kā filēju no skrējēja ciskām vai no kaut kādas svarcēlē ciskām. Gribētu tā. Varbūt speciāli tad jāaudzē cilvēki tādi, kur vispār nekustās tādi, lai viņam labāk. Tā jau TikTok izdomāja, lai mūs apēst beigās. Mēs sēžam telefonā, dūmskrolojam, mums kājas atmieš tos garšīgas ciciņas. Tā būtu laba kampaņa, lai cilvēki sāktu sportot. Mēs sakam, ka sabiedrībā ir izlaists 100 kanibāli, un viņi ēdīs tos, kas maz kustās, jo viņiem laba gaļa ir. Un tā kā, ja tu gribi izvairīties no viņiem, tad tev jāsāk uzstāties. Pievieno visiem telefonus, kādā datubāzē, un tam, kam vismazāk soļa, 1% mēneša beigās mēs tos apēdam. Atdodam kanibālam, jā. Mēs pārdodam Ķīnai, lai uzcelt tilti jaunu vai ko tādu. Mēs esam atrisinājuši vēl vienu lielu Latvijas sabiedrības problēmu. Jā, tā kā mēs audzēsim cilvēkus. Jā, nu labi. Davai. Es domāju, ka mēs varam... 5. decembris, mums vēl ir kāds 200 mazāk biļetes palikušas. Skrieniet, ķeriet, būs šausmīgi rēcīgi. Un nemaz neprasiet pēc tam, vai būs vēl biļetes. Mums, katru reizi, katrā pasākumā, 2 dienas pēc tam, es nokavēju, var tomēr dabūt vēl 2 biļetes. Nu, kas tas ir? Kurš tā dara? Kurš tā dara? Tā nevajag darīt, lūdzu. Jā, pasākumā būs muzikālas lietas, visādi, kā jau vienmēr, kaut godīgi sakot. Iespējams arī kulināras. Ja jūs vēl nevarat izdomāt, vai iet vai neiet, jūs varat noskatīties mūsu iepriekšējo gadu laivus Patreon kontā, pagājušā gada abas 2. Un arī, vispār mēs ieliksim tuvākajā laikā video ar labākajiem momentiem no iepriekšējā gada laiviem, lai jūs varat iedvesmoties un saprast to, ka tas tomēr bija. Es apvišķiņu paskatījos, man bija tik labas atmiņas, saprast, tas ir labs pasākums, ko piedzīvot. Tā kā labi. Paldies, ka klausījāties. Jā. Tad jau tiekamies visticamāk laivā nākamreiz. Labi. Čau!